Ir jūsuprāt, droši. Vīri, nu sākam, jūsuprāt, galvenie zaudējumi iemesli, kas mums šodien nesanāca? Man liekas, kaut kas taktikā noslīdēja. Mēs katru reizi nobijāmies no lietuviešiem, tāpēc, ka vienkārši raksturs ir labāks, saprot? Skaņojāmies. Mēs vienkārši viņi ir agresīvāki, mēs tur tā kā, nu, saprot, tā kā, ļoti vāji. Nu, un kā kopumā varam vērtēt šo turnīru? Lietuva nevinēja, mēs zaudējām. Nu, mans viedoklis. Jā, tieši tā. Bet viņi, zins, ir tā kā fair play, viņi labi, viņi nospēlēja, tā kā viņiem vajadzēja, un tā kā, jā, un viņi paņēma to, ko mēs neizdarījām, man liekas. Viņi izdarīja to, ko mums vajadzēja izdarīt. Agresīvi nospēlēt, mēs nenospēlējām, mēs bijām bišķi mīksti. Man liekas, arī tribīnēs bija tāds, nu, tur, man liekas, viss sākās, kur tribīnēs aizgāja bijām labi tribīnēs, bet arī tur aizgāja beigās, kad Lietuva sajuta, ka viņi var vinēt, tur arī tribīnēs sajuta, un tad aizgāja, un mēs nevarējām vairs pievilkt. Bet, nu, ja jūs būtu treneru banki jādā, nu kas bija jādara savādāk, varbūt šodienas spēlē? Es neteiktu, ka banki jādā vienkārši, nu, spēlētāji iznāca diezgan negatīvi, tā kā, nu, iedot iekšās, tā kā tam lietuvietim kaut ko izdara, tā kā Rojas Kīns saka futbolā, nu, neiet spēlē, nu, iedot viņiem iekšās, nekā no tāda nebija, vai ne, nu. Tāpēc es teiktu drīzāk ne gluži banki, bet spēlētāji bija diezgan vāji, tā kā, nu, galu galā mēs spēlējam mājās, bet tur, nu, vāji. Man liekas, ka nevajadzēja to galdiņu kojotos ņemt 2 dienas apakaļ. Un otrs, man liekas, mēs izmantojam tik maz šodien spēlētājus, un Lietuva izmantoja tik daudz. Un man liekas, ar to viņi tā kā, man liekas, paņēma to, jo viņiem piezīmes tā kā krājās, bet visiem spēlētājiem. Un mums tikai sakrājās kaut kādiem, nezinu, 6 spēlētājiem varbūt beigās. Bet, nu, kopumā turnīrs zaudēts astotdaļfinālā. Kā mēs varam vērtēt to, ko paveic Latvijas izlase šajās? Ko nepaveicām? Mums tikai turnīrs tagad sākās, mums vajadzēja spēlēt pa ceturtdaļu finālu labāk. Es teiktu diezgan vāji. Nu, kopumā, come on, nu. Pirms cik gadiem pārlika no 16 uz 24 komandām? Uz 11 gadu čempi. Nu, tālu neesam tikuši, man liekas. Daudz neesam spēlējuši Eiropas čempionātā, nu, tā, jā. Man liekas, 2. reize, vai ne? Ne, nu mēs izlaidām 22. gadu, bet tā kopš 11. visu laiku esam bijuši. Nu, no ar 24 komandām. Viņš Džakartā, viņš var pakomentēt bišķi vairāk par emocijām un kopumā, ja? Diemžēl pēc turienes šis ir, nu, uz leju bišķi. Uz leju. Džakartā bijis, viņš ir Porziņi paspiedis roku, ja? Bet gadās. Tā nav. Bet gadījās arī tajā kvalifikācijā. Nevar 2 reizes gadīties. Mēs draugi, viņš tā runā. Ir skumji, bet zins ir... Kā, man liekas, klasiķi ir teikuši, nāks citi sūdi, veci aizmirsīsies. Cerams. Tieši tā. Nāks, baigi tālu līdz tiem nākamajiem. 27. gada pasaules kauss. Vispār jau veci būsim. Novembrī nākamās izlases spēles jau. Baigi tālu. Zini, kāds saka, nākošās spēles, man liekas, tad ir ar banki tagad ir tāds, nedaudz lejā mēs ejam. Es nezinu, kāpēc, nevar teikt, viņš ir sliks, bet... Spāņu laiki sāksies. Tāpēc, ka veco zēnu atkoda vienkārši. Tu nevari, tu vari būt galvenais mūris visu laiku rajonā. Bet cik tu sēdies pie viena galda ar to, Kaut kād tev pienāk laiks, kad tev pasaka, klausies mūri, es tevi atkodu. Un iet nākamie zēni. Arī, tieši tā. Bet, mēs nevaram arī aizmirst, tomēr, ka treneris pārņēma mūsu izlasi tajā brīdī, kad mēs netikām uz Eiropas čempu, mēs bijām priekškvalifikācijā. Es neko nesaku, ka tur banki ir, tagad mums tur jāiet, tur Itālijas karogi dedzināt, bet nevis tā, bet, tur kaut kas beidzās, kaut kas, jā. Darbu vienkārši, tas laiks pienāca uz beigām, mums vajag jaunu posmu, visu cienu viņam, Maločiks, vispār, krasava, bet ejam tālāk. Jā. Man liekas, tas vislabākais. Super, paldies, Džek, paldies.